brīvdienās aizbraucu ciemā pie svaiņa Antona. Pirms neatkarības atgūšanas viņš strādāja radiotehnikā un labprāt dalījās atmiņās par tiem laikiem. Puika, vai maz atceries, ka agrāk visas cenas noteica cenu komitejas? Jautāja Antons. Saražojām jaunu rāģiņu, gribējām to pārdot par 165 līdz 185 rubļiem, bet komiteja noteica, ka jātirgo par 315. Un kā tevi jupis, par tādu cenu to neviens nepirka. Kaut aparāts tiem laikiem bija labs, sūkstījās Antons. Mūsdienās Antona zināšanas novērtēja kāda jauna firma, kas ražoja dažādus elektroniskus mēraparātus, ko eksportēja uz Eiropu un pieņēma viņu darbā kā konsultantu. Kā jauniem censoņiem, tieši cenu politika bija tā, kas buksēja, un Antons ar patiesu baudu pētīja eksporta tirgus, nosakot riktīgās tirgus cenas saražotajai produkcijai. Ražošanas procesā elektrības skaitītājs griezās jo naski, un pieaugot elektrības cenām, sadārdzinājās arī aparātu pašizmaksa. Antons noskaidroja, ka elektrības cenas ietekmē arī firmas konkurentus Eiropā, kas cenas jau bija pacēluši. Viņš to pastāstīja šefam, kurš izvērtējis situāciju un nosprieda. Augot elektrības cenām, labāk nepalielināt aparātu cenu, bet samazināt darbinieku atalgojumu, tāpat kā to dara citi uzņēmumi Latvijā. Un pēc laika pasūtījumi sāka birt kā no pilnības raga, jo arī pircēji Eiropā meklēja iespējas, kā ietaupīt.